Manuprāt, sakopts mežs ir tādā veidā apsaimniekots un kopts mežs, lai nodrošinātu maksimāli labus augšanas apstākļus. Mežus ir nepieciešams apsaimniekot ļoti daudzu iemeslu dēļ. Viens no tiem iemesliem, protams, ir meža ekonomiskās vērtības uzlabošana, bet galvenais iemesls, kāpēc mēs uzskatām, ka jāapsaimnieko jebkas, kas pieder, tas var būt lauksaimniecības zeme, tas var būt lavandu lauks, tas var būt mežs. Vienkārši ir jāapsaimnieko un jākop viss, kas tev pieder. Mēs ar to parādām rūpi par savu zemi, par savu valsti. Mūsu īpašuma lielākais slepnums ir mūsu pašu darbs, gandarījums par paveikto un tas, ka mūsu īpašumā mēs esam sakopuši katru kvadrātmetru no mums piederošās zemes. Es mežu uztveru kā kaut ko skaistu, ainavisku un arī kā mazu ķīmijas rūpnīcu, kas mūs nodrošina ar skābekli, kas absorbē ogliskābo gāzi un maksimāli labi sakopts mežs mums nodrošina vairāk pašiem apstākļus. Jā, protams, cilvēkiem ir nepieciešams uzzināt, kā tiek apsaimniekota meža un kā pareizi to darīt, lai viņus iedrošinātu to darīt, lai iedrošinātu vairāk interesēties, uzzināt, meklēt šo informāciju, jo mūsdienās informācijas ir ļoti daudz pieejams. Pat Latvijas valsts mežu mājaslapā principā ir viss, kas ir par šo tēmu nepieciešams. Un ir ļoti daudz arī nozares speciālistu, meža īpašnieku viedokļi, pieredzes, ko var analizēt un uzdrošināties. Man ir milzīgs, un arī Sandim un ģimenei milzīgs gandarījums par mūsu īpašumu, un mežs ir daļa no šī īpašuma. Mums ir gandarījums par to, ka arī cilvēki to novērtē, un novērtē tieši ar savu klātbūtni, ar savu vēlēšanos pie mums ciemoties. Darbošanās meža nozarē man pašai ir kas jauns, ko es arī esmu mācījusies un apgūsi, bet tas, laikam, ir pilnīgi jebkurā nozarē mūsdienās viss ļoti ātri mainās. Jebkurā nozarē. Farmācijā, medicīnā, tirdzniecībā ir jaunas zināšanas, un cilvēkam vajag tikai vēlmi kaut ko iemācīties, apgūt un uzrīkstēties.